Labdien! Šodien mēs izskatīsim, cik ātri un vienkārši ir novērtēt praktikantu darbu platformā ed365.com. Es ielogojos Aleksisa Priedīša profilā, viņš ir prakses vadītājs uzņēmumā ByteBridge Consulting SIA, un uzreiz pēc ielogošanas es redzu sadaļu atzīmes. Te ir visi viņa praktikantu ieraksti, gan novērtēti, gan nenovērtēti, ko mēs varam arī nofiltrēt, uzlikt, pieņemsim, lai parādītos tikai ieraksti bez vērtējuma. Tas ir ļoti derīgi, ja Aleksisam būtu vairāki praktikanti, bet pagaidām mums ir tikai vienīgais Pāvils Juksteris. Mēs varam arī no šejienes novērtēt ierakstus, bet izdarīsim citādāk. Atvērsim sadaļu Mani praktikanti. Redzam, ka Pāvilam ir pieejams līgums, gatavs parakstīšanai, bet mēs to darīsim nākamajā video. Tad vienkārši atvērsim Pāvila profilu. Uzreiz mēs redzam dienas grāmatu, kur ir vairāki kritēriji, kolonas, ko mēs varam arī sakārtot, kā gribam. Pieņemsim, manuprāt, galvenais ir praktikanta komentārs un atzīmes laukums, lai būtu vieglāk novērtēt. Sabidīsim tā. Kā arī varam pagarināt praktikanta komentāru. Skatīsimies tad lejā. Un sāksim tad vērtēt viņa ierakstus. Redzam 19. datums, atrisināja klienta problēmu, nokonfigurēja printera programmatūru. Ja Aleksis atcerās, viņš izdarīja lielisku darbu, tātad uzliksim tad 10. Atvērsim kādu citu ierakstu, pieņemsim 26. mājas, maršrutētāja konfigurēšana. Aleksis atcerās, ka tajā dienā Pāvils visu dienu konfigurēja vienu un to pašu maršrutētāju. Tātad tas ir slikts darbs, tāpēc izliksim 6. Un pieņemsim vēl vienu. Iestatīju datu rezervēs kopēšanu un noņēmu ļaunprātīgu programmatūru. Pēdējais ieraksts, ko Pāvils izdarīja. Aleksis atcerējās, ka viņš iedēva Pāvilam 3 datorus, kurus vajadzēja normāli nokonfigurēt un sagatavot citiem darbiniekiem. Viņš visu izdarīja lieliski, bet varēja ātrāk, tāpēc izliksim 9. Kā arī mēs varam pievienot praktikantum komentāru. Pieņemsim, uzrakstīsim, varēja ātrāk. Kā arī pievienosim smailīti. Saglabāt. Komentārs ir pievienots. Komentāru var izmantot gan ieteikumiem, gan uzslavām, gan arī, ja nepieciešams, paziņot ko svarīgu izglītības iestādes prakses vadītājām. Kā arī mums ir iespēja sazināties ar prakses vadītāju no izglītības iestādes sadaļā prakses informācija. Te mēs varam atvērt viņa kontaktu informāciju, ja ir nepieciešams. Atgriezīsimies tad sarakstā galvenā, atpakaļ. Varam arī parūpēties par nākotni un atrast sev vēl praktikantus. Atvērsim tad sadaļu tuvākas prakses. Pieņemsim, ka mums būs nepieciešami programmētāji. Sagatavosim tad vakanci priekš viņiem. Spiežam pie programmētāja uz to bultiņu. Izveidot vakanci. Brīvas vietas mums ir 2. Un faktiski prakses vieta būs attālināta, jo nav jēgas. Jo nav viņiem jēgās sēdēt birojā. Atzīmējam attālināti, prakses aprakstu mēs nedarīsim, jo tas nav obligāts, un spiedīsim izveidot. Gatavs. Kā arī, ja jūs pamanījāt, sadaļa atzīmes bija 15, un pašlaik jau ir 12, jo 3 ierakstus mēs novērtējam. Kā jūs jau redzējat, pāris klikšķi, un mēs jau izdarījām vairāk nekā ar veselu mapju kaudzi papīru. Tātad paldies par uzmanību un lai veiksmīgas prakses!